daudz ceļojis, esmu apceļojis gandrīz visu pasauli, esmu daudz redzējis un daudz uzzinājis. Un tur pienāca brīdis dalīties savās zināšanās ar cilvēkiem. Man būtu jāuzraksta kāds sacerējums, kas iemužinātu manu slavu. Klikē, kur tu esi? Es gribu rakstīt. Sveiks! Sveiki! Toreiz vēsturniekiem bija labas algas, un viņi varēja atļauties sekretārus un pat sekretāres. Nu, ko tu šodien rakstīs? Šodien es rakstīšu vēsturi. Fuj! Kāpēc tā? To taču neviens nepirks. Labāk kādu mīlas romānu vai detektīvu, lai būtu action un daudz asiņu. Nu, vai sliktākajā gadījumā, kad erotiski romāni, protams, vēlas ar bildēm. Tad mums arī būs nauda, un rektors vairs neteiks, ka humanitārieši ir liekējuši, kur neprot pelnīt. Kāda šausmas, sieviete, ko tur runā? Tu neko nesaproti. Es rakstīšu mūžībai. Es rakstīšu vēsturi. Vēsturi? Jā, vēsturi. Tas ir Latvijas vēsturi? Nē, es rakstīšu pasaules vēsturi. Jocīgi gan, bet kāda man vēl? Raksti arī, ko grib. Es pierakstīšu visu, kas patiesībā ir noticis. Jo visi līdz šiem helēņu sacerējumi par pagātni ir smieklīgi un masticami. Un es tagad atklāšu patiesību un uzrakstīšu visu, kas ir patiesībā ir bijis. Nu, labi, rakstīšu arī. Jā, bet ar to vairs sāk. Jā, laika būtu jāsāk ar pirmo patieso notikumu. Kas ir zināms? Tas ir Pirmais pasaules karš, ko sauc par Trojas karu. Jā, aprakstīšu, kā Eiropa 10 gadus karoja ar Āziju pie Trojas mūriem. Nu, bet kāpēc viņi karoja? To tu zini? Jā, vispār jau nē. Bet es to mēģināšu noskaidrot. Es to tūlīt mēģināšu noskaidrot. Jā, tiešām, kāpēc viņi karoja? Stāsta, ka kaut kādas sievietes dēļ. Nu, protams, sākal sievietes, šeršela fām. Viss dēļ jums, daļas dāmas, dēļ jums. Kaut gan sturmans tūri tur, kūdis mogrim tur, tik dēļ jums, daļas dāmas, dēļ jums. Jā, stāsta tāds, jā, cik es atceros. Trojietis Parīds nozaga Menelais sievu, skaistāko sievieti pasaulē Daļo Helēnu. Tad Menelais sasaucā visus draugus un radus no visās Grieķijas un devās uz Troju, lai atkarot atpakaļ savu sievu. Jā, tāds ir stāsts. Bet, kā ir bijis patiesībā? Kā tas ir bijis? Kad tu varētu noskaidrot? Nu, kā noskaidrot? Pasauc vienu, pasauc otru, izjautā un dabūs zināt atbildi. Bet tu gan tu ko saproti ne vēstures, es skatos. Jā, tieši tās arī darīšu, protams. Es noskaidrošu patiesību. Jā, tā es arī darīšu. Un vispār klausies, tu zini, ko tas viss nozīmē? Tas nozīmē, ka tagad dzimst vēsture. Kas dzimst? Kam dzimst? Vēsture dzimst, man dzimst. Tu vispār zini, kas ir vēsture? Historia nozīmē izzināšana, izjautāšana, tātad patiesības atklāšana. Un es tagad atklāšu patiesību. Jā, sauc šurpu Parīdu un Helēnu. Kur tad es viņus atradīšu? Nu, pameklēt Googlā, tur taču visi ir. Tad man te jāstāst vēl. Tiešām atradu. Wikipēdija raksta par viņiem. Protams. Nu, atradu, sauc šurpu. Labdien, jā, es uz pasaucu cienītājs, jo es gribu noskaidrot patiesību par Trojas karu. Sakiet lūdzu, vai patiesība runā ļaupis, ka Trojas karš esot izspēlēs tādēļ, ka jūs nozāgāt Menelais sievu, Daļo Helēnu? Tu ko? Tie meli! Es maz negribēju viņu zakt, viņa pati mani pavadināja. Es neko. Es pamostos no rīta savā kuģi un ieraugu viņu savā gultā. Viņa pa bērnu. Viņai vainīga! Viņai vainīga! Kā viņa nokļuva jūsu gultā? Slepeni. Ar viltu. Jā, kaut ko tādu man kādreiz stāstīja Ādams, ka ielēsot viņu pavadinājis. Jā. Paldies jums, lūdzu, uzgaidiet. Es gribu pajautāt pašai Helēnai. Tieši, ko viņa teica. Lūdzu, pasauc lūdzu Helēnu. Jā.
Šis lēlis arī ir šeit. Skaidra bilde. Bet es jums godīgi saku, es neesmu vainīga. Viņš pats atnāca. Viņš mani savaldzināja. Viņš mani nozaga. Tu malotu padauza! Ak, tu blēdi tāds! Tu pats pirmais atnāci, tu mani nozagi, jā! Neticiet viņai! Viņa ir izvirtota! Ko? Es esmu godīga sieviete, bet tu esi pazīstams melis un izvirtojis no sentiena. Es tur izvirtos, un to reizi, kad es atradu tevi gultā ar Hektoru, man brāli. Es pats savām acīm redzēju. Ko? Un kam tu vairāk tic? Man, godīgai sievietei, vai savām melīgajām acīm? Ārā! Tu redzē, tu dzirdē, kaut kāds strāpums, kaut ārpats. Un tie ir mūsu avoti. Ārpats, nevienam var ticēt, un kā? Ir vajadzīga šitā, kā viņa... Avotu kritika? Tieši tā, avotu kritika. Bet kā un ko te varētu kritizēt? Es saprotu, Arīts taisnos, arī viņš melo. Bet arī Helēna taču melo. Jo, ir taču skaidrs, ka ja sievieti negribētu, lai viņu pavadinātu nozagt, tad neviens viņu nepavadinātu un nenozagt, pareizi. Pareizi, jā. Bet jūs pārziniet, klausoties viņos sanāk, ka viņi ir, šito samilējušies pret savu gribu. Kā jūs tas ir mums traukas mums? Bet ko lai es tagad daru? Jā, ko lai es daru tagad? Es gan zinu, ko darīt. Ko? Ir jānoskaidro, kurš pirmais, pat vēl pirms tevis ir rakstījis par Trojas karu. Un jāzina, kāds tad ir viņa viedoklis. Tīsies Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Bet, protams. Lieta ir tā. Pirmais par Trojas karu rakstīja Homers. Sameklē nav lūdzu viņu. Paklausīsimies tur viņu. Atkal lūdzu? Nē. Šoreiz Luisā. Ko es tāpēc vienreiz? Jā, vienam mums ir padā. Šoreiz tu man ir tādēļ ir slikti lēri. Rīkos viņu pašiem. Jā. Par lēni dzīvstā. Bet tu Luisā. Daudz to. Es grasos rakstīt pasaules vēsturi, un es pasaucu jūs, lai noskaidrotu par to, kādēļ bija sācies Trojas karš. Jūs pirmais par to rakstījāt, jūs jau noteikti ziniet. Jā, es zinu. Tā visu vienkārši. Parīts nozaga Helēnu. Nozaga. Bet kā? Priekš kā? Kādēļ? Nu redziet, ievietas sarīkoja skaistumu konkursus, skaidrot, kur nav jām izskaistākā, un lūdza Parītu nevišiši. Bet viņas arī viņu mēģināja piekūnāt. Hēra solīja slavu un varu. Atēna solīja uzvaras, bet Afrodīte, skaistākās sievietes, mīlestība. Ko? Vārds! Tikai sieviete! Tikai mīlestība! Ko mums māca skolās un ko raksta mācīja grāmatas, ka kari varots izcelties tikai ekonomikas un naftas dēļ? Tas ir tīrākās plēņas! Ielādās, ka Helēni ir karojuši mīlestības dēļ. Kādi malači? Bet pagaidiet, kā jūs to vispār ziniet? Jo Parīz taču visu noliec. Nu, man mūzas pateica. Mūzas? Kādā veidā? Viņas mani apmeklēja un visu izstāstīja. Un tāpēc es visu zinu. Jo viss ir tieši tā, kā es to aprakstīju savā Iliādā. Bet no kurienes tās mūzes atnāca? No Kokaņu mežā? Kāda meža? No Olimpa kalna. Nu jā, skaidrs, paldies, profesor. Vai skaidrs? Vairāk jautājumu nav? Nē, paldies. Uz redzēšanos.
ko nozīmē rakstīt vēsturi. Jā, bet vienmēr ticēja. Viena mūzas atklāja, cits saka, ka sieva viņu pavaidināja. Kaut kas mūžs. Ko lai es daru tagad? Klausies, tu pierakstīt. Iedalūs protokolu. Tā, paldies. Tā, nu skatāmies, kas te mums ir sanācis. Tā, nu Zēdī jau, tas jau sāk izskatīties jau pēc vēstures. Ko šis saka? Man paldies. Tā, tagad rakst. Tā stāsta Helīņa un Barbari. Bet es, Herodots no Halikarnasas, visu godīgi pierakstīju. Jo mans pienākums nav ticēt visam, ko citi stāsta, bet mans pienākums ir visu precīzi pierakstīt, lai nepazūstu nebūtībā gan Helīņu, gan Barbaru varuļdarbi. Jā, pierakstīju? Jā. Labi. Tas brīdis ir klāt. Es zinu, ir dzimusi vēsturē! Vēsture dzimusi!